trenerim vēl ir arī blociņš ar melno sarakstu. Steinbors, Zūziņš, Isājevs, Ulimbaševs, Jagadinskis. Tur ir saraksts. Pareizi vai tas nepareizi, es varu piekrist daļai, bet tad jautājums par citu. Jautājums ir, kad tu saki, ka tev pietrūk spēlētāju un tev nav rezultāta. Tad lūdzu par blociņu savu padomā. Vai tu zini to sajūtu? Tā ir uzvara, un uzvara sākas ar drosmi. Ienāc BetSafe un sajūti uzvaras garšu. Esiet sveicināti bufetē. Pirms 2 nedēļām uzsākām tēmu, kuru jau šķetina kolēģi arī citos mēdījos, proti, kas jaudīgāk - bronza hokejā vai 5. vieta basketbolā. Patiesībā vēl dziļāk kontekstu šai tēmai piešķir Latvijas futbola izlases spēles Eiropas čempionāta kvalifikācijā, kā arī pasaules kausa regbijā 2023. gada lielākais notikums pasaules sportā, kurā Latvija patiesībā ir gaismas gada attālumā. Cik precīzi vai greizi ir mēraukla, pēc kuras mēs mēram Latvijas sporta sasniegumus, par ko sitam plaukstas vai par ko šļakstinam žulti, tā teikt. Par to šodien parunāsim, kā ierasts ar Jāni Jančevicu, kurš pie manas labās rokas. Un šodien mūsu studijā arī Jurijs Žigājovs, īstenībā mazliet apmulsu. Man radās grūtības noformulēt pieteikumu. Tātad bijušais futbolists, pēc tam apskatnieks, pēc tam futbola projekta radītājs un tā paša arī treneris. Komentētājs, pa vidu gandrīz vai arī var teikt influenceris, vai ne? Kaut kādā savā ziņā. Mazliet darbojos. Vesela influenceru ģimene. Tieši tā. Nav tikai Jurijs viens. Tāpēc sāksim ar tādu vienkāršu jautājumu. Vai tu pats vari atbildēt uz Valdes Atlera sakrālo jautājumu, kas es esmu? Kas es esmu? Jā. Es esmu cilvēks, kuram patīk futbols, sports un kuram nevienmēr, bet patīk darboties, izdomāt kaut ko interesantu, lai būtu interesantāk dzīvot. Tā laikam noformulēties, kas es esmu. Un paldies, ka paaicinājāt, un tā tēma, protams, es uzreiz laikam gribētu pateikt, ka tas visu, ko es šodien saku, tas ir tikai mans viedoklis, kuru skaidrs, ja es viņu to saku, uzskatu par pareizo, bet tālāk es domāju, ka ir grūti tur ar faktiem, cipariem, droši vien, ka ir iespējams, bet ne visi tam piekritīs. Mēs pamēģināsim, liksim 3 galvas kopā, liksim ciparus kopā un skatīsimies, kas tur sanāks. Pa pāris kausiem šogad tā kā biežāk zaudē nekā uzvar, ne? Nav tik vienkārši izlidot otrajā līgai caur tāpat kā trešajā. Pirmkārt, ja mēs par to īsumā varam parunāt, tad nebiju gatavs, ka ir tāda starpība starp 3. un 2. līgu. Tiešām kvalitātes ziņā tas ir viens. Otrs, šogad mums ir grūtāk kaut kā izbraukumos. Tieši savākties komandai, amatieru komanda. Tagad pēdējā izbraukumā Ilūkstē bija 13 spēlētāji tikai pieteikumā. Un dažreiz mēs trenējamies maz, maiņas ļauj to spēli novadīt līdz galam ar tādiem svaigākiem spēlētājiem. Izbraukumā mums šo iespēju nav, un mēs, ja statistikai patīk cipari, tad mājās mēs esam uzvarējušies, ciparu neatceros, visas spēles izņemot vienu zaudējums tikai, un izbraukumā mēs neesam vinējuši 9 spēles jau. Tāpēc mēs esam tāda izteikta mājas komanda, kas skaidrs, ka tas ir liels mūsu fanu nopelns dzen uz priekšu mūsu mājās. Pats tas bija tomēr cita līmeņa džeks, teiksim tā, 3-5 spēles izlasē un Eirokausi, pusotras gads leģionāra gaitās Polijā. Kas ir tas, ko tu šajā visā tver? Šis futbols tev spēj sagādāt baudu, vai tas ir kaut kādas citas uzsvaras, citas? Kā cilvēkam, kas stāv blakus. Jā. 100 punkti. Tu skaties un redzi futbola kvalitāti, un tu nav tā, ka tev ir... Pagājušajā gadā pirmā spēles bija tā, wow, tik lēni, wow. Wow. Pēc tam es tā kaut kā ar laiku sapratu, bet šis futbols dod to, ko nedeva tas iepriekšējais. Es redzu tos cilvēkus, kas tiešām, man tas bija darbs, es gāju uz darbu. Tā varbūt nevar teikt, ja klausās jauni futbolisti, bet šeit es redzu cilvēkus, kur 35, 40 gadi, kuri tur velta savu brīvo laiku, veselību, jo traumu daudz, ka sportisti nav gatavi. Tāpēc es redzu tos cilvēkus, kas nāk uz spēlēm, un tas visu to kompensē, kas ir ne tik labs varbūt laukumā. Turklāt tas noteikti mežonīgi bagāts, ņemot vērā, ko mēs visi uzskaitījām. Kas ir treneris, komentāri, tev tie visi pienākumi darbi. Jā, ļoti visiem algu saņem, ne? Arī pie jums arī kaut ko. Pie mums ļoti daudz uzreiz momentā. Klau, tā tēma jau, ko tā kā pieteicām,
tev patīk un padodas komentēt ne tikai futbolu, bet arī basketbolu un citas sporta veidus, kā mēs redzam sociālajos tīklos. Hokeja bronza, basketbola 5. vieta, kādas emocijas tas vispār izraisa tevī kā joprojām tomēr futbola cilvēkam? Un kādas secinājumus par to kopējo sporta spēļu vidi, kur mēs šobrīd atrodamies un kā tā attīstās? Skaidrs, ka tagad droši vien nepopulārs viedoklis man basketbola 5. vieta pasaules kausā nozīmē vairāk nekā hokejistu bronza, bet es nesaku, ka tas vispār ir divas dažādas pasaules. Kaut kur tuvu, protams, bronza Latvijai hokejā tas ir liels panākums, bet mans viedoklis, ka basketbolā 5. vieta tajā konkurencē čempionātā, kas notiek reizi 4 gados, vismaz manā galvā, ir nozīmīgāks panākums, bet ar visu to, ko pārdzīvojām, tad vispār šis gads, laikam, no tādas fana, es kā fans skatos hokeju un basketbolu, tad es savā dzīvē pirmo reizi biju uz hokeja izlases spēli pret Zviedriem, vēl tādu vēsturisku, tā bija man debija spēle hokeja klātienē. Kraklu nopirki? Nē, nenopirku. Vēl ir kur augt. Redz, neesmu bagāts. Ir vēl kur augt. Nē, nenopirku, bet atmosfēra bija forša. Cits jautājums ir par to fanošanas kultūru. Es biju pārsteigts, ka arēna 10,000 vai cik, un izņemot Sāravu, un vai tu zini manā mīļā. Tā pašvaki, man liekas, tiem 10,000 latviešiem ir tāds potenciāls daudz labāks ar mūsu dziesmu svētkiem, ar mūsu tautas dziesmām un vispārējo. Šai ziņā futbolā ir mazāk varbūt cilvēku, bet iztēle lielāka ir sava dziesmu grāmata faniem, tāpēc nopietni uz pirmajām spēlēm bija izdrukāts. Un, es atkāpu tāda, bet basketbols. Šogad man varbūt tas ir tāpēc, ka man hokejs nekad nav paticis kā sporta veids. Es fanoju par izlasi, man ir draugi izlasē, paziņas, bet basketbols ir otrs labākais sporta veids pasaulē ar bumbu, kas spēlēts. Tāpēc tas sasniegums 5. vieta vienkārši kosmos. Trešais valsts tāds sagurs uz tā fona izskatās, ne? Trešais vispār šobrīd nav kontekstā un ir izgājis pastaigāties, diemžēl, cik tas nebūtu sāpīgi, futbolā. Viļņveidīgi, tu teici, aizkadrē, viļņveidīgi arī nekas tur nenotiek, tur tāds mazs kritiens šobrīd. Niagāras ūdens kritums. Niagāras nav tik liela, mēs nebijām, tik augstu mēs nebijām, bet grūti laiki ir par ko domāt, ir par ko runāt. Un patīkami, ka šodien, cik saprotu, runāsim vairāk par hokeju un basketbolu. Es nepiekrītu tam Niagaras tavam vērtējumam, es nepiekrītu. Jā? Varbūt 2004. bija tas punkts Niagara. Ja tu uz to tēmē, tad 20 gadu laikā Niagara var nokrist. Jā. Visas neatkarības laikā, 30 gadu laikā, kuri šie fórumi, kuri notikumi viskaļāk, vistālāk aiznesuši Latvijas vārdu pasaulē? Šeit varbūt man liekas, ka es esmu objektīvs, skatītāji domās, ka nē. Eiro 2004 skaidrs. Viens, kas otrs? Piedestālais pildam, jā? Mēs vēl tā kaut kā aizmirstam par olimpiskajām spēlēm, olimpiādēm, kas man arī vienmēr likās tāds pasākums. Varbūt bērnībā viņš bija tāds svarīgāks, vēlāk es uz to visu skatījos pavisam citādāk. Un daudz arī, manuprāt, arī jūs rakstījāt par to visu sistēmu, kas tur notiek, bet varbūt tas tāpēc, ka bija jauns, un es neatceros, kas tā par olimpiādu, kur bija 3 bronzas. Manuprāt, bronzas. 4 sudrabi. Vai 4 sudrabi, kas ir Zeļonijas, Vihrovs. Nē, Vihrovs bija zelts. Zelts. Tur bija medaļa. Es atceros vienas olimpiskās spēles. Jā, tas man tā palicis atmiņā no olimpiskajām spēlēm. Es domāju, ka 2. vietā basketbolu. Pirmkārt, es biju izbrīnīts ar visu savu to mīlestību pret basketbolu kā sporta veidu, ka Latvija tā bija debija pasaules kausā, jo visu laiku skaties tur pa lejšiem. Liekas, ka kaut kur savējie tur spēlē, bet debijas čempionātā pasaules kausā. Vēl tas fakts, kādu basketbolu komandu spēlē. Nebija tā, ka tur kaut kur paveicās, izvilka tur, nezinu, ar nesmuku spēli, no aizsardzības. Tur vienkārši super komanda, super sadarbības, spilgta tāda komanda, kas fantastiska.
Vai tu zini to sajūtu? Tā ir uzvara, un uzvara sākas ar drosmi. Ienāc Betsafe un sajūti uzvaras garšu. Jurij, ja tu mums piekristu, mēs varētu likt tās olimpiskās spēles. Atzīstos, ir jau ļoti grūti to sarunu kaut kādos rāmjos ielikt. Sporta spēles, olimpiskās spēles. Man liekas, ka mums visiem ir pietiekami daudz bērnu, un mēs mīlam savus sievas. Visvairāk, es domāju, ka Jurijs... Uz to, ka laika mums nepietiks, ja? Ka mēs varam sieviešus, ka mēs paliekam pie sporta spēlēm. Pie sporta spēlēm, lai kaut kā, jo tagad, ja mēs pie gan 2004. Gada Eiro Portugālē, gan pie citiem lieliem sporta fórumiem, vai ko mēs skaitām, skatītāji stadionā, pie televizora ekrāniem, un tur tik ļoti plaši, ka tāpēc, ka paliek pie sporta spēlēm. Un tad droši vien, lai tad hokejs trešajā vietā, jautājums man tīri uz sajūtām, man liekas, ka es tagad neatceros, bet atceros savas emocijas kā bērnam, kad iekļuvām pirmo reizi A grupā 96. Gadā iekļuvām 7. spēlēm. Tās emocijas, man arī šeit asariņa nobira, kad trešo vietu ieņēma un kad lidmašīna virs manis Barona ielā. Tas viss bija ļoti, tas cilvēku skaits, kas atnāca, ļoti foršas sajūtas, visu cieņu, bet man visas sajūtas bērnībā ir asākas, es nezinu, kā to izskaidrot, bet bronza, lai ir bronza. Pieauguši vīrieši, lai asars. Tu neesi pirmais, kas šeit atzīstās, ka vai Zosāda vai... Man asariņā arī basītī, bet nevis, kad 5. vietu pret Leišiem vispār. Es gāju uz to esplanādu, tūlīt būs kapiņš, tūlīt tāda spēle un beigās vienkārši čaļi. Jā, es aizgāju prom, tiešām. Es aizgāju prom, jo viss skaidrs bija. Un skatījos telefonā. Asariņa nobira pret Brazīļiem, vai Spāņiem. Viena tā spēle, kas tur bija izšķirošā par tikšanu. Drīzāk Spāņiem. Brazīļus mēs arī drusku paņēmām tā jau. Tad laikam Spāņi, tad toreiz arī tāds mitrā mācīja uz dīvaini. Klausies, tu biji 3 gadus par jaunu, lai 2004. gadu piedzīvotu, ja nekļūdos pirmā spēle izlasē 2007. gadā. 7. es debitēju, bet 4. gadā Igors Semjonovs, 85. gada dzimušais, viņam bija jābrauc pēdējā brīdī. Tā kā tīri teorētiski, man bija 18 gadi, tīri teorētiski Cristiano Ronaldo tur spēlēja. Mana gada, tāpēc, bet skaidrs, 2004. tas vispār tāds. Likās, arī toreiz 4. gads, 9. kad Ventspils tika grupu turnīrā, kad tu esi, un īpaši tas sporta veids, ar ko tu nodarbojies, un profesionāli, ka 4. gads, tad man jātiek izlasē, un tad nākošajā varbūt būs iespēja. Tā liekas, un varbūt tā arī jābūt tam. Tāpat arī tajā Eiropas līgā mēs tikām. Tur jau 5. spēli grupā spēlē, neizdevās. Nekās nākošais gads vēlreiz. Tagad tu tā atskaties uz to, kā tu to nenovērtē līdz galam to brīdi, kad tas viss notiek. Un tāpēc es arī par šito runāju, ka tagad latviešu fani prasīs katru gadu medaļas no hokejistiem un būs vilšanās. Un būs basketbola 5. vietas. Basketbola tagad gaidīs medaļas. Basketbolistiem tur mazliet sarežģītāk, vienreiz 4 gados, tad hokejam. Katru gadu tagad medaļas jābūt. Tāpēc... Derēs arī olimpiāda. Nākamgad var katru gadu medaļas. Jā, un ļoti forši, ka es tagad tur pēdējās dienās tos spotus redzēju, ka tur diezgan var būt veiksmīgs tas tā izloze, ja? Basketbolam pareizi? Mums ir tur atkal, ir ļoti veiksmīgi. Mēs esam 8. vietā, un FIBAs tās reitings man pa ļoti daudziem gadiem ir neizprotams ar pozitīvu zīmi. Mums ir Francija, kam ir, var teikt, pusotra neveiksmīga spēle bijusi. Nokritās, un Francija ar Eiropas tituliem, ar medaļām pasaules čempionātos un olimpiskajās. Francija ir ar mums. Lietuvai, kas pasaules kausā ir 1 vietu zemākā mums. Un spēlē Eiropas čempionātu pagājušajā gadā atšķirībā no mums. Bet ir veiksmīgi. Bet, Jurij, Ingmār, tu arī piekrītam Jurija sadalījumam. 4. gada Portugāle, basketbola 5. vieta un hokeja bronza. Es
Piekrītu, jā, tas uz tā globālā bildē ieliekot, man šķiet loģiskāk. Lai gan, teiksim tā, mēdīji mums te pateiks, ka skatījumi ir hokejam labāki, viss, kas notiek labāk, bet ir objektīvi apstākļi galu galā. Mēs mērīsim. Mērīsim labi. Jurij, ja mēs esam visi vienasprāts par šo jautājumu, cik tālu tas Latvijas vārds ir jānes, un vai vispār tas ir kaut kur jānes? Ir tāds PPC čats, kur ir ap 300. Čats, nevis čats. Tur ir ap 300 mūsu atbalstītājiem, Patreoniem. Tur ne tikai par futbolu, tur arī par politiku runā un arī par visiem sportiem. Un tad tur ir daži vārdi, kas vienmēr uzreiz tu viņu redzi, tu zini, ka tas ir ar ironiju. Tad viens no tādiem vārdu salikumiem ir vārda nešana pasaulē. Kad par šo mums sāk stāstīt, tur futbols vai vēl, tur medaļu dabūjām, 3-3 basī, man ir respekt. Man tas liekas kaut kā dīvaini. Kurš zina, piemēram, daudz tekstu bija par to, ka Vācijā tur vispār interese bija minimāla. Pat ar visu to, ka viņi kļuva par čempioniem, arī tas Denis Šroders teica, ka ceru, ka tagad vismaz mūs sāks cienīt. Un viņi nav tur trīniekā pat kā sporta veids Vācijā. Tāpēc tas ir viss tā, man nav ko teikt par šito vārdu nešanu pasaulē. Jāskatās atkal, tu saki, skaitļosim, cik Eiropas čempionātā bija to, kas skatījās, sekoja līdzi. Futbolā? Jā, Futbolā pēdējā 5,2 miljārdi. Pēdējā pasaules kausā katrā 5,85 miljārdi. Bet tas ir futbola pasaules kauss. Es nezinu par 2004. Eiropas čempionātu. Es nezinu, vai vispār ir vērts par šo runāt, par vārdu nešanu pasaulē. Jā, bet arī mani Juriji ir tāpatās arī teikuši, bet tā mana līdzība ir ne tikai Latvijā, Igaunijā, Lietuvā, arī Amerikas Savienotajās valstīs sportists, dziedātais mākslinieks. Vispirms tā pakāpe, ka viņa vārds izskan štatā savā vienalga, Vajomingā, Idaho, Kalifornijā, tad, kad izskan uz tās ASV, principā mākslinieki, sportisti, principā, valstī par skādi tas nenāk. Redz, kā es uz to skatos. Jā, kad spēlē izlases, varbūt tur ir tas karodziņš, tu vienkārši pieminēji māksliniekus. Es pasē neskatos cilvēkiem. Ja man patīk Pink Floyd klausīties, man vienalga no kuras viņa valsts. Sportā pieļauju, protams, tā ir valsts izlase, nacionālā izlase, bet ko tas nozīmē? Uzzina, ka ir tāda valsts, Katārā, piemēram, uzzina, ka vispār ir Latvija, vai ko tas dod, ka mēs esam tur valstī? Es šito nevaru saprast. Tu teici, ka tu esi pamēģinājis regbiju skatīties. Notiek. Nē, es teicu, ka es solīju sev atrast laiku. Un es zinu, pateicoties regbijam, ka ir tie, kas dejo, redzi, nezinu. Fidži, Jaunzēlanda. Pirmie, kā Fidži dejo, arī Fidži dejo, bet haka. Bet tad jāizdara kaut kas arī mums, lai mūs atcerētos šitādā veidā. Bet ne tikai, bet tagad šajā pasaules kausa izcīņā, tu zini, tāda valsts ir Austrālija. Jā. Un pilnīgi citā pasaules malā ir tāda milzīga valsts Fidži. Kaut kur turpat pie Austrālijas, ne? Redzi, tu zini. Un tagad šajā pasaules kausā kopumā Fidži parūpējās par pārsteigumu. Pirmo reizi kopš 54. gada uzvarēja Austrāliju. Bet tev nav vienāds tā, kur atrodas Fidži? Nezinu, Wikipēdiju, sameklēt, kas tā pa Fidži vispār ir, jo tur ir tādas pašas tongas, un tur spēlē tajā reģionā regbijs. Es, protams, ka jokojos, tur no viena reģiona, tur tie attālumi okeānā ir lieli, bet viņi tur vienā. Un tad Fidži regbisti iznesa atkal to, par ko PPC čatā. Bet kas mainās Fidži valstī? Es domāju, ja tu prasi man, mainās turisms, mainās atpazīšanās. Citiem kaut kur ir vieglāk. Sportistiem es esmu futbolā dzirdējis, ka tad, kad klausies, solīts atpakaļ. Pēdējo 30 gadu laikā 3 labākie Latvijas futbolisti. Cik gadu laikā? 30. 33. Kopš 1991. gada 3 labākie Latvijas futbolisti. Žigājals numur 1. Joks, tas ir joks. Kā, viss pierakstījis? Nē.
Marijans Pahars, Māris Varpakovskis un Vitālijs Astafjevs. Tad, lūk, vai tā ir NBA vai Anglijas Premjerlīga? Tad, kad, lai kā Pahars aizbrauktu uz Premjerlīgu, tad, kad Pahars aiznesa to vārdu, tad tur veselai rindai, vai tie bija Rubīni un nākamie, cik uzspēlēja Stepanovi, kad Pahars aiznesa Latvijas vārdu ne tikai uz Southamptonu, bet uz visu Premjerlīgu, daudziem Latvijas futbolistiem, kā man ir teiks, bija vieglāk. Tas strādā, bet tur galvenais bija Garijs Džonsons, kas palīdzēja. Garijs, jā, bet vispār nav jautājumu. Bet ja Marijanam Paharam tik labi Southamptonā neietu, arī Garijam Džonsonam nebūtu tik viegli tos pārējos. Okay, nē, protams, ja mēs uz to skatāmies šādā veidā, jā, bet basketbola ziņā, manuprāt, tas vārda nešana, ja mēs par šito runājam, tad rekur Žagara līgums, tas ir papildus kaut kāda vērtība tam pasaules kausam. Tas, ka Indonēzijā uzzināja par Latviju, forši, bet nekas vairāk. Fidži pensionāri pāris šobrīd iet viesnīcā Spānijā un pasaka, ka viņi no Fidži, un viesnīcā saka, Klau, es vakar skatījos reviju, jūs beigiem mālēt, es jums dodu 50% atlaidi palētfilmas. Citādāk neiedotu. Es pieņemu, ka tāda situācija var gadīties tādā līmenī. Tā varētu būt vārdu nešana pasaulē, tādā jau sadzīviskā. Vai tu zini to sajūtu? Tā ir uzvara, un uzvara sākas ar drosmi. Ienāc Betsafe un sajūti uzvaras garšu. Klau, bet mēs tu pa futbolu, pa basketbolu, pa hokeju, florbols var mums ir 5. vietā bijis pasaulē 7 reizes un 5. rangā pasaules. Tā ir nešana Latvijas vārdu pasaulē. Mēs arī varam likt turpat rangā. Pēc kādiem parametriem tad mēs taisam to gradāciju? Mums bija Eiropas čempionātā fināla turnīrā volejbols, mums bija handbols pirmo reizi, arī cilvēki sekoja līdzi. Un tad mums jāgarina tas saraksts un jāsaprot, kur tad pēc kādiem parametriem tad, kur tos likt. Jo florbols teiks zemāk, 7 noteikti. 7 reizes. Noteikti, ka zemāk par šo trīnu. Kā tu mēri? Mums laika pietiks. Florbola cik pasaulē? Es piekrītu. Nē, vārdu pasaulē. Nē, tas... Nē, cik spēlē florbolu? Nopietni. Nē, es nezinu, es jautāju. Skandināvija, Šveice, Čehija un mazliet Baltijā. Palabo man. Tas bija Eiropas čempionāts vai pasaulē? Skandināvija, Somija. Pasaulē florbola spēlē kaut kur? Tādā nozīmē īsti ne. Nē, pasaulē. Tu nosauc Eiropu. Nē. Piedodiet. Pirmkārt, forši, ka es šito teicu, nodarbojās ar sportu bērni, jaunieši daudz šobrīd ar floorboolu, uz ko man teica arī nevisai labi tur saliektas muguras, un pat šito argumentu man nogalināja par floorboolu. Bet es palikšu pie sava labāk, mazliet līka mugura, bet es esmu sportā un nodarbojos viss, bet es nezinu, kāpēc šis jautājums... Vai viņiem nepietiekoši finansējums, vai viņiem uzmanības pietrūkst. Ja no florbola puses ir kaut kāda pārmetuma, es domāju, ka nevienam loģiski domājušam cilvēkam nav jābūt jautājumu, ja es saku, ka florbola, kas tur bija 5. vietas Eiropas čempionātā, ir mazāks par šiem notikumiem, kurus es nosaucu. Ir tā, Jurij, pilnībā piekrīt, un tur tas sarežģītais jautājums vēl ir tā mūsu mēdīja telpa, jo, ja man prasītu par popularitāti, tad es teiksim dalītu uz... Viens ir Latvija, otrs Eiropa, Amerika un visa pasaule, jo pieņemsim, tu zini pēc vārda krikets. Zinu, Pakistāna, Indija, ja? Krikets, lūk, ja iepriekšējais pasaules kausa regbijā auditorija 857 miljoni, tad kriketam, kur pirmoreiz titulu izcīnīja Anglija, 2,2 miljārdi. Gandrīz jau tuvojās jebkādos rādījumos karaliem. Šis ir arguments. Tur ir krikets. Bet mums jau, ko ar to kriketu? Kas ar kriketu, kriketā ar naudu? Tur ir. Ja? Indijā ir spēcīgākā, Indijas kriketa līga ir spēcīgākā. Tur viss kārtībā ir nauda. Un atpakaļ pie tiem mēdījiem mēs tomēr esam vairāk pirmkārtām pie angliskajiem mēdījiem. BBC, ESPN, CNN. Mēs Latvijā, manuprāt, mazāk vai Le Monde, vai franču, vai vācu un tā tālāk. Un tas arī tā mūsu informatīvā telpa. Nē, mūsu informatīva telpa, tāpēc
Skaidrs, ka mēs runāsim par to florbola 5. vietu. Tas ir normāli. Tur spēlē latvieši, viņi pārstāv Latvijas izlasi. Vienīgais nevajag pārspīlēt, droši vien es tā teiktu. Nevajag sist pie krūts, ka florbola 5. vieta ir vienā plauktā liekama ar Latvijas basketbola izlases 5. vietu. Manuprāt, šeit pat diskusijas nevajadzētu būt. Jurij, mēs ar tavu palīdzību, ja mēs palīdzētu tev, paejam cauri no Latvijas viedokļa lielajiem fórumiem. Tu pieminēji, kad Ventspils nākamreiz spēlēs Eirokausu grupu turnīrā, kad vispār kāds spēlēs Eiropas čempionātā futbolā, jo tur tomēr daudz vieglāk, komandu skaits lielāks un tā tālāk. Laikam, ja mēs iesākām florbolu, tur laikam pat Jurijam varam neprasīt, izskatās, ka mēs kādu laiku tur spēlēsim. Mēs neizkritīsim no tās aptveres florbolā. Tā izskatās, jā. Tā izskatās, ka tur Tātad mēs esam priecīgi. Tas, par ko PPK čatā smējās, florbolisti nesīs to vārdu tur, kur nesīs. Tie, kas spēlē šo sporta veidu, florbolu, jūsu nosauktās valstis, viņas ļoti labi zina, kas ir Latvija. Jā. Tāpēc... Volejbolā mēs esam 2 reizes spēlējuši Eiropas čempionāta fināla turnīrā. Jurij. Super, nesekoju līdzi, bet zinu, ka, piemēram, Polijā ļoti... Vidzev ir ļoti spēcīgs volejbola klubs. Nē, kā tā bija? Skrā vai Skrā kaut kāda blakus Lodzēja pilsēta. Es biju uz Čempionu līgas spēlēm, pilna halle, super līmenis tur visam productions, popularitāte, volejbols Polijā, droši vien Itālijā varētu būt, ja? Tur kaut kur augšā, Brazīlijā, Serbijā. Nē, visu cieņu vispār. Kādu spēlēsim? Es neesmu eksperts. Es tik ļoti nesakoju volejbolam. Zinu, ka Polis ir treneris. Vismaz pagājušajā gadā bija. Nezinu, žurnālisti. Nezinu. Gogols uzvārds, manuprāt, bija. Ja kaut kas nav mainījies. Volejbola izlasē Polis treneris. Daina Kristopāna pēc vārda, tu zini, met bumbu, stipri. Arī PPK čatā apspriests jautājums, viens no bagātākajiem, laikam pareizāk teikt, labāk pelnošākajiem sportistiem šobrīd. Lielas puika dzirdēju, bet neesmu redzējis spēli rokas bumba. Nepietiek. Un visam laikā piedodiet. Bija arī viens fināla turnīrs, bija 3 zaudējumi. Mēs arī nevaram pateikt, turam īkšķi, lai ir nākamais turnīrs. Protams, jā, bet... Viens Eiropas čempionāta fināla turnīrs šajos 30 gados liecina, ka tas arī nav tāds cik atkal tas ir mans viedoklis. Manuprāt, rokas bumba diezgan lielas tradīcijas, sens tāds sporta veids, ne? Ir atkal kā kur? Radiotehniķim tomēr tie panākumi lielāki bija volejbolā. Radiotehniķim lielāki, tā kā, grūti pateikt. Tur bija tās tradīcijas pagātnē. Zinām, Padomju Savienībā. Nezinu. Rokas bumbā bija vārpa. Pagaidu, ko mamma teica, es stāstīju tikai par futbolu. Daugava Rīga, 2. līga. Pagaidu, Daugava to var. Tur bija skaidrs, ka tādas panākumiem bagātas tradīcijas nav. Turām īkšķi, lai Dainim vēl Kristopānam gara karjera. Cik saprot, viņš ir kā sava veida rokas bumbas porziņš, jā, tāds unikums. Jā, pēc auguma, jā. Jā, pēc daudz spēlē. Okay. Klausies, ar kādu domā, regbijā mēs spēlēsim kādreiz pasaules kausā? Kad tu mani paaicināju šo raidījumu un ieskicēju tēmas, es tad arī nodomāju jāpaskatās regbijs, bet man pietrūks laika, bet Francija, Anglija, Austrālija, lielas valstis, Briti, lielas valstis spēlē regbiju. Fidži, līdzīgs futbolam, sporta veids, lieli stadioni un tālāk viss man tālāk ir tukša bilde. 61. vieta pasaules rangā. Futbolam mēs drusku pieskarsimies arī pie tādas sporta. Nav ir grūti, pāri mazliet 100 ir tad drīzāk futbols atkal. Drīzāk futbols tikšot fināla turnīrā pēc sporta veida īpatnībām, tad, kad futbols ir sporta veids,
kur kāds var daudz uzbrukt, bet trāpīt 10 reizes pa vārtu stabiem un pārliktņiem. Un pat, lai ko tu teiktu par viļņošanos, tomēr ar Itāliju U21 nospēlēt 0-0. Regbijs ir prognozējamāks sporta veids, jā? Grūtāk izsisties cauri pēc tiem rezultātiem, jā, grūtāk. Regbijā Latvijas mūsu atkal tētis, māma, krustmāte, Rudzāts, Latvijas izlases kandidāts, grūti viņām prognozēt. Piemēram, par Čehiju pirms pāris gadiem Portugāla uzvarēja, Portugāla tagad spēlē, Portugāla uzvarēja Čehiju 93-0, Latvija zaudēja Čehijai 7-41. Kas ir bijusi laba spēle? Ar labu spēli, tas nozīmē, tur ir tas apmēram attālums. Mēs esam tikuši pāri bezdibeniem par to, kur ir mazāk. Mēs vēl tas viens sporta veids te mazāk, bet Juri, kad mums nākamā bronza pasaules čempionātā hokejā? Vai tu zini to sajūtu? Tā ir uzvara, un uzvara sākas ar drosmi. Ienāc Betsafe un sajūti uzvaras garšu. Tas ir nopietns. Par sporta veidiem. Par sporta veidiem izējām. Kad mēs varēsim darīt to, par ko smējās PPK čatā? Atkal nest vārdu. Nezinu, goda vārds. Sajūtu. Sajūtu? Nedrīz. Jo tur daudz maz kaut ko sekoju un saprotu, ka arī nav tie labākie laiki Latvijas hokejā. Tur līga un vispārējais cenas uz ledu, elektrību un pārējo tāda. Vismaz līdz manim aiziet, ka grūti laiki hokejam. Šobrīd konkurence tur salīdzinoši ar basketbolu, futbolu, protams, ir mazāka. Principā, cik es saprotu no hokeja, atkal viss atkarīgs no ceturtdaļfināla. Pārvar ir tā kā šeit. Jātiek vēl. Droši vien, ka to izdarīt vieglāk. Šobrīd nespēlē divas, nosauksim viņas pa valstīm, un tas arī savā veidā palīdz. Un es domāju, ka ceturtdaļfināls ir reāls. Tālāk viena spēle, jebkurā sporta veidā mums konkurētspējīgi hokeisti katru gadu ir. Tālāk tur, kā jau sportā, veiksmes, traumas, atteikumi un vispārējais. Bet pēc sajūtām, ja tu prasi, tad nedrīz, jo man liekas, ka šis tāds bija, visi izelpoja. Droši vien kāds tagad nākošais padomās, priekš kam atkal man to pavasari ziedot. Jo es arī runāju ar dažiem hokeistiem. Mans arguments, kāpēc es pārstāju skatīties hokeja pasaules čempionātu, tā, kā agrāk, kā es to darīju. Katru spēli, viss tas ir, katru gadu man paliek neinteresanti. Tas ir viens un tas pats, tās izlases nemainās. Tu jau zini plus mīnus, kas tajā astotniekā būs. Un pašiem hokeistiem es domāju, ka kā sportists bijušais, viņi velta daudz laika. Tur, es saprotu, arī neko finansiāli daudz viņi iegūt. Diez vai viņi var. Tad veselība, laiks, ģimenes. Es domāju, ka nākamajā pavasarī mēs dzirdēsim vairāk tādu stāstu, ka es pietaupīšos, es nopauzēšu. Mikrotrauma. Jā. Varbūt es kļūdos, bet es tā tīri pēc sajūtām. Tāpēc es domāju, ka nedrīz. Bet to, kas notiek arī citās valstīs. Jo Latvija ir, man liekas, viena no retajām, kas uz pasaules čempionātu brauc ar maksimāli labāko sastāvu. Ja mēs skatāmies Amerikas, Kanādas, pat Somijas, Zviedrijas, mēs tur varam nolikt vēl pa vienai izlasē priekšā. Un tas varbūt palielina un pietuvina tās mūsu iespējas it kā kāpt uz tā piedestāla. Tā arī nonākam pie tās nozīmes, kad mēs sākumā runājam. Basketbols brauc ar labākajiem. Arī ne visiem, bet nevar salīdzināt. Tu ar labākajiem. Tas otrs mīļākais sporta veids, kad būs nākamā, 5. vieta vai pasaules kausā, vai tur laba vieta olimpiskajās spēlēs, uz kuru vēl jātiek. Kā tu tev sajūti? Sajūta arī, ka būs olimpiāda, bet ka tāda augsta rezultāta, jo tas tomēr, tā bija fantastika. Jā, es vienmēr esmu tāds pesimists. Dod Dievs, lai Lukam Banki un komandai sanāktu visu šo noturēt, bet es jau redzu tās problēmas, kad olimpiāda, kad tur atgriežas Strelnieks, Bērtāns, Kristaps, un tad būs kādam jāsaka paldies, čau, un vēl kaut kas, bet skaidrs, ka līdz 25. gadam, kad notiks Eiropas čempionāts mājās, šim visam kaut kā jāpaliek ar tādu foršu auru, kas tagad ir basketbola izlasē, Banki, Žagars, Gražulis un vispārējie, lai
nenokristos tas asumiņš, kas ir. Un uz mājas Eiropas čempi, ja viss sakrīt, ja beidzot arī Kristaps ir gatavs spēlēt, tad tur varētu būt, bet šaubās. Klausies. Tagad par to Niagāras ūdenskritumu. Šito izgriezīsim? Šito tieši pagriezīsim. Jautā ātrāk. Pagriezīsim. Sāpīgas lietas ātrāk. Tu jau pateici, redz, te mums, tu jau daļēji atbildēji gan par grupu turnīriem, gan par Eiro. Te bez, kas ir mums ar to futbolu, Jurij? Kāpēc man jau? Tāpēc tu uzrakstīji Twitterī, tur 0, tur šitur. Tas bija veselis kliedziens. Es joprojām uzskatu, ka es neko greizi tur neuzrakstīju. Tas tvīts bija garš stāsts sanāks. Mēs klausāmies. Es patvēršos. Kad arī iecēla Daini Kazakeviču, man nepatika. Mēs pakritizējām Twitterī gan raidījumos, jo tas, kā viss tas notika, daži pat saka, ka pats sevi iecēla par galveno treneri. Nezinu, blakus nestāvēja. Bija iepriekš sporta direktors. Un ar visu to CV, kas bija ok, mums teica, ka tas ir labākais kandidāts. Visi šie stāstīja. Tad pirmā Nāciju līga, kur zaudējums Maltai. Tur vēl tādas fani. Es vienmēr eju kopā ar faniem H sektorā. Jā, bija, protams, nebija priecīgi, bet nebija nekādu tur ok. Ja paņēmām, jau mēs esam, tad ejam tālāk kopā visi. Tad bija tas atlases cikls, kur arī nekas labs nebija. Un tad bija tas Nāciju līga D grupa, pagrabs, kur es viņu toreiz jau nosaucu par viltus cerībām, ka atnāks kvalifikācija un būs. Mēs neesam YouTube, jā. Būs slikti. Un, jā, bija labas spēles pret turkiem, pret armēņiem tur pēdējās minūtēs, bet vienalga, jebkurā sporta veidā, jebkurā klubā izlasē par rezultātu atbild galvenais treneris. Un, ja komanda zaudē 91. Ja komanda nevar savākties aizbraukt uz Ilūksti pilnā sastāvā, es esmu par to atbildīgs. Bet es lasīju, ka neesmu. Bet es neaiziešu. Tā izslēgt mūsu. Okay, lai šeit arī nebūtu pārpratumu, ka es esmu tur sacerējies un tūlīt teikšu, ka nākošais būs Latvija izies. Es neprasu, lai mēs katru gadu vai katru otro gadu, es domāju, ka vēl nedrīz. Ar visu to, ka tagad 24 komandas vai 3-2 pat. Nē. Eiropas čempioni piedalās. 3-2? Puse Eiropas spēlē jau. Tāds bija mērķis trenerim. Pasludinātais. Tas ir vēl viens, par ko. Un visu šito mēs it kā neesam teikuši par mērķiem. Par mērķi arī bija iepriekš, kad bija jābūt 3. grupā. Nezemāk par 4. vai kaut kas tam līdzīgs. Un, 0 punktu. Cerību iziet pirmā komanda, kas oficiāli nevar kvalificēties Eiropas čempioni, tie esam mēs. Maiņu nav, pie 0-1. Viss sakrita, un tad pēdējais, ko es, kad atnācu mājās intervijas no spēlētājiem, kuri saka, ka faniem jānomierinās, jāsaprot realitāte, kur mēs spēlējam, kur viņi. Tu vari tā domāt, tu tā nevari teikt. Tu vēl gadu atpakaļ biji kapteinis un treneris plus mīnus tā pati retorika. Un tad es gribu, lai cilvēki saprastu, un viņi arī saprastu, es esmu šīs komandas fans. Es gribu, lai viņiem viss ir labi, lai mēs. Es gribu, bet es neprasu Eiropas čempionātu. Bet es gribu, lai nebūtu nulīta, lai būtu cienīga spēle un lai būtu arī normāls cilvēcīgas atbildes. Kad treneris saprot, ka fani, ja viņi kaut ko bļauj, Daini sautu, piemēram, to, ko H sektors bļāva, tad viņi tā domā un viņiem ir tiesības tā domāt un tā teikt, jo nacionāla izlase nav privāts klubs, tā ir mūsu visu kopējā komanda un tāpēc tas tvīts tapa. Tas bija īsumā. Jurij, tu mācēji basketbolam. Jā. Pareizi manā uztverē saskatīt, kā spēlē mūsu izlase. Kā spēlē Latvijas futbola izlase? Vispār ir identitāte, jo vienā ciklā mums ir Turcijas spēle. Es speciāli nerunāju ar spēlētājiem, jo zinu, ka tur ir īpaši
sabraukuma laikā. Es neko neredzu. Es redzu ļoti vienkāršu līdz galam, manuprāt, spēlēt arī nesaprotu. Piemēram, Velsa spēlēt 3 centra aizsargiem. Es kā spēlētājs redzu, ka tur, piemēram, malējie īsti nezinu, kad sagaidīt. Tas ir trenera darbs. Par identitāti. Skaidrs, ka es vismaz neredzu. Varbūt kāds tur kaut ko saskata. Bet tas ir tā kā viena cikla ietvaros, mēs redzam spēli pret Turciju, kur mazākumā izvalkam, principā, neveiksmīgs finišs. To mēs redzam spēli pret Horvātiem, kur ir vispār pilnīgi saluzis no A līdz Z. Jautājums, kur tad ir kura tad ir īstā Latvijas izlase, kur tā, kas nospēlē tā, vai tā, kas nospēlē šādi, vai... Droši vien kaut kur pa vidu, un tur jau arī ir iemesls to, ko tu saki, ka mēs taču redzējām labas spēles komandas izpildījumā, bet pēdējā laikā viņu paliek mazāk un mazāk. Jā, skaidrs ir traumas, mums problēmas. Tur Gutkovskis, Jurkovskis nav, bet, es nezinu, vienalga, manuprāt, mēs varam labāk. Vai tu zini to sajūtu? Tā ir uzvara, un uzvara sākas ar drosmi. Ienāc Betsafe un sajūti uzvaras garšu. Labi, pieaugušo izlasi. Kas notiek ar jauniešu futbolu Latvijā? Attīstās. Viss labi? Attīstās. Es nezinu, vai labi. Jurij, Nē, es jau gadus 2 atpakaļ teicu, LFF dara daudz labu lietu. Tiešām. Bet vienkārši kāds citās valstīs to dara vēl labāk un vairāk. Viss ļoti vienkārši. Tiešām, es tā to redzu. LFF ir nauda, bet kādam ir vēl vairāk. Diemžēl futbolā ir tāda konkurence, kur, ja tu aizžāvājies, te uzreiz... Jā, bet... Tu piekritīsi, ka es gribēju teikt, ka basketbols bija ļoti tuvu tām futbola pozīcijām. Gan pēc rezultātu, kas bija basketbolam iepriekšējos 2 ciklos, gan tā spēle. Ja tu esi basketbola fans, tad tu redzēji arī iepriekšējos ciklos ir drusku uz to pusi. Es ļoti baidos, ka šis nebūtu tā, jo, ja mēs tagad par basketbolu runājam, arī es sekoju visām atlases, jā, bija forša komanda, bet to, ko viņi parādīja pasaules kausā, mēs neredzējām iepriekš. Šeit bija laiks trenerim, viss kārtībā. Atlases spēlēs? Jā, atlases spēlēs bija forša. Spēlē ar Turciju, pretī 4 NBA spēlētāji uz to brīdi. Mēs iznesām uz to brīdi. Tā bija ļoti salīdzināma spēle, manuprāt, ar to, kas bija pasaules kausā. Labi, bet piekrīti, ka... Es pilnībā piekrītu, jo tur bija no tā, ka ne tikai es piekrītu, es pēc manām domām var izstāstīt, atnāca jauns treneris, viņš būvēja. Tu nevari tas, ko parādīt. Un plus tas abrīnojamais bija vēl tas, ka tas Porziņš iznāca ārā pēdējā brīdī, pirms tam strēlnieks Lomašs un mācēja adaptēties treneris un komanda. Bet es par citu, tur neviens neatnāca ne ar čemodāniem, ne ar vilcienu sastāvu ar naudu. Tur ir bankijas savienība. Piekrītu, protams. Sāk ar komandu no Eiropas priekškvalifikācijas. Vispār viena no retām Eiropas komandām, kas netiks fināla turnīru, kur mēs varam vilkt paralēlus ar futbolu jautājums. Mazliet nozogot Jānim jautājumu, vai Latvijas futbols ir viena Lukas Banki attālumā no Eiropas čempionāta fināla turnīra? Vai to ir spējīgs izdarīt viens futbola banka? Kaut kā tūmā, lai vieglāk. 100 punkti, ka tūmā, jo mēs taču runājām. 3. vieta dot pārspēles, vai es pat nezinu, vai es saprastu, ka es pat nezinu, kāda sistēma. Es pat nedomāju, jo man nebija cerību, ka mēs kaut kur 3. vieta, manuprāt, dot iespēju cīnīties par Eiropas to fināla turnīru. No 5 komandām. Tās ir 10, mums sanāk 8 spēles. Pareizi? Jā. Vai es jaucu kaut ko? 8. 5 mums grupā? 5. Jā, ieķerties, saorganizēties, manuprāt, ir iespēja. Būt augstāk ir iespēja, tu pasaki, ir iespēja būt augstāk par Velsu un Armēniju? Iespēja ir. Nav tur tāda super skaidrs, ka viņiem spēlē Premjerlīgā tur 8 cilvēki, 6 čempionšipā vai otrādi. Armēnija ir zvaigznes, bet vienalga, ja tu pats tikko teici, futbols ir pati tāda sporta spēle, kur nevienmēr favorīti uzvar ar organizāciju, ar komandas garu, ar šitiem standarta situācijām. Var izspiest, vai ne? Protams. Es neredzu, tāpēc... Ja mēs tā kā tu saki pa Premjerlīgām, vēl tagad mēs varam atkārtot, sarakstām īpaši pirms, kur spēlēja Latvijas izlases basketbolā,
Un kur spēlē Francijas izlases basketbolā, kur spēlē Spānijas izlases basketbolā un par to cīņu. Jā. Viena no tām lietām, kas šobrīd par ko Dainis runā, un par ko runā arī apkārt cilvēki, tā šaurā spēlētā rotācija, kur viņš izmanto, ir pilnīgi kaut kas pretējs tam, ko darīja Luka. Atnākot uz basketbolu, ņemot džekus, pa kuriem arī viss taisīja liels acis, kur tad viņš izlasēja un izgāja cauri vairāk nekā 30 džeku, un beigās tas ļoti nostrādāja, tad, kad sāka krist laukā. Es saprotu, par ko tu runāji. Pirmkārt, mēs redzam, nav viņa. Pagaid, Vai negribam redzēt? Es domāju, ka vienkārši ir dažādi treneri. Šis treneris izvēlējās tādu veidu veidot komandu, kā ir kodols, tur 23, 25 spēlētāji, un tur tālāk kaut ko. Jā. Ir tāda sistēma. Bet otra lieta, pirmā tu pateici, jaunu seju nav. Trenerim vēl ir arī blociņš ar melno sarakstu. Steinbors, Zuzins, Isājevs, Ulimbaševs, Jagadinskis. Tur ir saraksts. Pareizi vai tas nepareizi, es varu piekrist daļai, bet tad jautājums par citu. Jautājums ir, kad tu saki, ka tev pietrūks spēlētāju un tev nav rezultāta. Tad lūdzu par blociņu savu padomā. Man tā liekas. Ja tu saki, ka tur, Isājevs nedara, vai es nesaku, ka viņš uzreiz, un mēs būtu Eiropas čempionātā, nepadomājiet, bet es saku, kā ir. Tad esi gatavs atbildēt uz jautājumiem, ja nav rezultātu. Jurij, man vēl tāds jautājums. Ļoti daudz, ja ne gandrīz visi teica, ka Latvijas basketbola izlasē, katrs, kas gāja laukumā, kaut vai uz 3 minūtēm, parādīja 110% no tā, ko viņš rādījis iepriekš, no tā, ko viņš prot, pēc kā var spriest. Savu labāko versiju. Tas ir trenera nopelns, tīri, manuprāt. Kā ir futbola izlasē? Viņi spēlē klubos, uzliekam izlasi klubs. Nevar salīdzināt tomēr. Nav 110. 80, 9. Es nevaru salīdzināt, jo tas ir cits līmenis. Šobrīd mums spēlētāji nespēlē top 5, kas varētu būt salīdzināmi līmenī, ātrumi un šitas. Viņš prot, lai viņš... Es vienīgais, par ko tiešām vispār man nav pārmetumu, izņemot, laikam, Horvātijas spēli, tas ir, viņi cīnās, cik var. Nav tur bezatbildīgu spēlētāju, kas iziet un tur, staigā pa laukumu un negrib spēlēt. Un tur tiešām šeit nevajag izdomāt. Puiši cīnās. Par tiem procentiem ļoti grūti salīdzināt, jo viena lieta ir spēlēt virslīgā, un otra lieta ir spēlēt pret Velsu vai Modriču. Tad tur tiešām nav variantu, ja tu gribi uzvarēt, kā tikai spēlēt, kā to darīja basketbolā, kad, kā saka, 110, 120 savām spējām. Tas ir arī tāds, kāpēc man arī šaubas par basketbolu izlasi, jo tas ir ļoti, tas, kas notika, es saku, tas ir brīnums priekš manis, cik es saprotu no basketbola, no tiem līmeniem spēlētājiem, kas nāk pretī, ka ļoti daudz šaubu, vai tā spējas turpināties basketbolā. Bet pārņemt to no basketbola izlases, protams, tas ir viena no receptēm. Treneris, tad ko darīt? Nerojam, ļaujam pabeigt, bet paralēli meklējam kaut ko citu? Vai... Dīvaina situācija, tas atkal par LFF neko labu nepasaka. Jūs parakstat jaunu līgumu ar treneri, kuram ir mērķis izvirzīts Eiropas čempionāts 2024. gadā. Kvalifikācijas cikls, kur tu sapratīsi, vai treneris izpilda vai neizpilda. Beidzas tūlīt novembrī. Kāpēc tad līgums ir līdz gada beigām? Visi, es jau pateicu vienā intervijā, visi ļoti ticēja, ka tas būs, ka izdevās. Lai divreiz līgumu. Citādi tas izskatās, ka LFF šis līgums ir ļoti neizdevīgs, jo šobrīd ar nulīti, ar visu, ja treneris palika savā amatā, vismaz es nesapratīšu, kā tas ir iespējams. Un ja tā cilvēki domā LFF, viņiem jāatlaiž, gada līgums vēl ir gadu, tas nozīmē, ka jāmaksā atkal kompensācija. Kāpēc nevarēja izdarīt? Tā kā es teicu, iepriekš parakstīt līgumu, izpilda parakstam jaunu. Jā, nezinu, varbūt kādam kaut kas izdevīgi. Pieliekam punktu. Tā kas ar to florbolu? Nē, es gribēju vēl saprast par tiem spēlētājiem. Tu saki, teorētiski ir, nav, redzam, neredzam, ko ierotēt, bet vienlaikus mēs tā kā vismaz
mazliet paralēlā realitāte. Citos medijos mēs skatāmies, ka virslīga auga, mums tur klubiem nauda ir, mēs sākam pirkt, tur transferi aiziet, Rīgas klubi tur plosās, tur Eirokausos uz kaut ko tēmē. Nu, jautājums, kāda ir tā atdeve no tā visa izlasē? Kāpēc no virslīgas jābūt atdevei? Nē, es domāju, vai tur ir kaut kāda korelācija vai nav. Vai Šobrīd tajā katlā, par ko mēs tagad fanojam par virslīgu, par klubu sasniegumiem, par naudām, Eiroklasēm vispār, vai tur aug arī kādi uzvārdi, par kuriem vajadzētu priecāties? Droši vien, ka viņi aug, bet ļoti lēni un ļoti maz, kas nozīmē, neviens treneris virslīgā, es esmu pārliecināts, neliks speciāli, nezinu, senegālieti un neliks Jāni Bērziņu. Ceru, ka nav tāds futbolā vēl parādījies, lai neapvainotos. Viss ļoti vienkārši. Vieglāk ir spēlēt ar savējiem. Katrs grib, lai ir vairāk savējo. Mēs vienkārši šobrīd tā izskatās, ka nespējam uzražot jaunu spēlētāju, kurš spēs konkurēt ar jauniem senegāliešiem, brazīļiem, pieredzējušiem spēlētājiem no Balkānu valstīm, kas ir apēduši tur jau tik daudz sviedru. Nu, jo neviens treneris neliks vājāku spēlētāju, ja, piemēram, nezinu, RFS un Rīga cīnās par čempionu titulu, tad vajadzīgi pieredzējuši spēlētāji. Nu, tur arī ir latvieši pieredzējuši. Savalnieks, Ikaunieks. Nu, manuprāt, atbilde tāda. Vai tu zini to sajūtu? Tā ir uzvara. Un uzvara sākas ar drosmi. Ienāc Betsafe un sajūti uzvaras garšu. Par to Ieliekam. kopējā bildi ir apsīt. No kā ņemt paraugu? Par to mēs bieži vien runājam. Skatāmies, tur viss ir izdarīts pareizi, paņemam nokopējam. Pirms cik gadiem bija šitāms to Islandes stāstīt, tagad Islanda ir priekšpēdējā grupā un arī tur cīnās. Parasti mums saka lietuvieši un igauņi beigiem maleči, viņiem arī laikam neviens uzvars nav. Šķiet, ka Lietuva ir viens neizšķir cigaņu. Man skaidrs, ja mēs paši nemākam, no kā ja man mācīties. būtu atbildes, droši vien jau to būtu pateicis un strādātu kaut kur, nezinu. Bet vienīgais, ko šajā jautājumā es gribu pateikt, ka, manuprāt, kopēt tur vienkārši paņemt un darīt tā, kā tur dara kaut kur citur. Tā bija arī ar pēdējā Eiropas čempionātā par Dāniju runāja, ka tur viņiem tā par sporta skolām vai klubiem tur bija. Nu, var runāt, jāstrādā, jādomā, kas ir labāks tieši mums, mūsu realitātē, kur tiešām es tā nesen par šito padomāju, ka mums tiešām gandrīz visi sporta veidi ir tādi, par kuriem runā. Nu, nezinu, pat florbols, cik bērnus paņem tagad. Vai jūs piekrītat taču? Par šo es runāju Ventspilī ar treneriem, ka tur arī florbols parādījās. Tur tā cilvēku maz, Latvijā mazāk paliek cilvēku. Konkurences starp sporta veidiem paliek tāda skarbāka. Jāstrādā. Un mēs pat par rentas sporta veidiem neesam sākuši runāt. Ne? Labi, ka sporta spēle. Jurij. Bet ar visu to futbolam, tur nezinu, gadu atpakaļ mēs pētījām, ar atrāvienu vienalga visvairāk bērnu ir futbolam no visiem sporta spēlēm. Jurij, Jā. šobrīd 5 lielākās Latvijas sporta zvaigznes, tavuprāt. Es 3 varu nosaukt. Labi, rakstu. Kristaps, Aļona un Elvis. Kādu varbūt aizmirst? Nē, Tagad es gribu diskusiju. Jā, vai palīdz? Mēs esam runājuši un zinām, es negribēju, tas ne tā kā bērti sāli brūcēs vārtīs. Un es pat neprasu, jo Ingmārs daļai apsīk, kad mums būs nākamais pahars. Lielo zvaigžņu vārds ir saistīts arī to, ka piepildās... Protams. Ļoti lielas cerības liek uz Raimondu Krolli, kas tur cīnās Itālijā. Ļoti spējīgs, talantīgs un galvenais, cik es tā neesmu tuvu pazīstams, atbildīgs puisis. Ir cerība, Tobers arī vēl joprojām jauns un tagad Šveicē tur spēlē augstākajā līgā. Tur arī no turienes var būt lēciens kāds uz top 5. Protams, ka mums nepieciešams arī te jāpiekrīt Dainim Kazakievičam, ka mums nav top 5. Skaidrs, ka tas ir iemesls, bet es runāju mazliet par citu. Un
Un kopumā sporta veidam tas arī dotu ļoti daudz, ja mums būtu atkal Māris vai Pahars vai Igors Stepanovs, kas Arsenal spēlē. Šobrīd nav. Kāpēc? Nu, kaut kur laikam kaut kas, nezinu, bērnu un jauniešu sportā laikam problēma. Es tik dziļi nezinu. Varbūt, ka nav mums talantu vispār, vai ne? Nē. Visticamāk, viņi kaut kur tomēr... Pagaid, ko nozīmē talants pirmkārt? Ja, es uzskatu, kurā ir vērts ieguldīt darbu, lai sasniegtu to, ko mēs runājam. Es uzskatu, ka tas pats, nezinu, Kristers Tobers ir talants. Bez talanta Šveicē, Polijā vai Krolis. Mēs, ja runājam par top 5, tas ir jau Kristapa Porziņģa un Aļona Sastāpenko līmenis, tie ir super talenti. Un basketbolā hokejā ir mums super talants. Tuvu tam mēs Dīkins. Futbolā ļoti grūti, un es atkal te izklausīšos, ka es aizstāvu tur sporta veidu, bet konkurence ar visu Āfriku, visu Dienvidameriku, Āziju tagad, un ļoti grūti ir izsisties. Saprot, Latvijas līdzutējuši visus šos mērogus? Es domāju, ka nē, es jau es tur Twitterī gadus 3-4 atpakaļ, laikam, tas jau bija pagājis laiks. Es tur baigi cīnījos vēlāk. Nē, priekš kām vairs es necīnos, negribu es mainīt domas mūsu cilvēkiem, bet nesaprotu arī, lasot tagad komentārus, vienīgais, kas, ja mēs runājam par kontekstu gada komanda basketbola vai hokeja izlase, tur pusē ir vienīgais arguments, tā arī saka, medaļa ir, medaļas nav, gada komanda. Tad te diskusijas vairāk. Ja mēs tā skatāmies, viss. Jurij, tad jau ļoti labs. Jā. Jurij, tu pats tik skaisti pieskāries. Tomēr tāds viens no, YouTube populārākajiem runātājiem Latvijas sporta vidē. Jā, skatāmies pa pāris kaut kas. Latvijas, tavs balsojums. Latvijas gada komanda, Latvijas gada treneris un Latvijas gada spēlētājs. Sportists. Treneris Banki. Jā. Komanda basketbola izlase. Un, lai hokejam prieks, Šilovs sportists. Fantastiski tāds sabalansēts balsojums. Ļoti labi. Ņemot vērā, ko hokejā nozīmē vārdsargs un cik mēs tālu tikām. Pat Harijs Vītoviņš pateiks, ka lai Šilovam labāk nekā trenerim. Jā. Ko? Mēs esam nobalsojuši. Mēs pat esam izteikuši. Mēs piekrītam. Skatīs, tu neesi tajā. Es jau neesmu. Nē, pasakiet savu variantu. Tagad skatītāji tikai godīgi, jā. Skatītāji apspriedīs Žigāju. Man bija godīgi identiski. Es jau šo biju redzējis, šāda tipa saruna. Es kaut kur šito redzēju un pilnībā piekratu, jo man domāju, es par šito domāju katru dienu. Agris Suveizde šo uzrakstīja, lai godīgi es arī retvītoju. Jā. Ļoti, manuprāt. Vēl gan ir pāris mēnešu laika, varbūt. Jā, Aļona varēja, jā. Bet, pagaid, Jurij, drīkst es arī pateikt? Jā, protams. Es ļoti atveru. Banki basketbola izlase Žagars. Ar visu to, ka visu cieņu Šilovam, kā viņš nostāvēja vārtos, kāds bija viņa devums bronzas medaļai. Es ar saviem domu biedriem par vispār sportā. Žagara sniegums man ir salīdzināms, tu drusku nebija dzimis, ar 77. gada Helmutu Balderi. Un ar 81. gada Valdi Valteru, kad viņš bija Eiropas čempionāta labākais spēlētājs, izcīnot medaļas. Pat man bija pārsteigums. Tas bija medaļas. Drīkst Jurijs pabeigšu. Piedod, jā. Nē, tas būtu par izlasu Banki. Es atvainojos, man nesanāk tik sabalansēt kā jums. Tas, ko Žagars rādīja pasaulē. Es saprotu, Žagars vispār, es daudz arī rakstīju, un es viņam arī personīgi pateicu paldies, satiku, jo es viņu iepriekš redzēju ļoti maz, manuprāt, vēl kaut kādas sacensības bija, un tad viņš aizbrauca uz Lietuvu, un viens paziņa gāja uz viņa spēlēm, viņš pateica, tas ir mūsu Messi. Jā.
Un es tā vēl domāju, cilvēks pārspīlē. Bet to, ko viņš rādīja, bet ar visu to, kāpēc basketbola komanda? Tāpēc, ka katrā spēlē mums izšāva Gražulis, Žagars, Kuruts vienā spēlē. Nu, tur bija 5, 6, katru spēli bija jauns. Tā bija komanda. Šilovs bija tas, nu, cik es no hokeja saprotu, tur pats teica 50% hokejā no vārds. Es domāju, ka tur bija tāds Šilova lielāks nopelns, tāpēc es piekrītu Šilovam, bet ja tu balsosi par manu šobrīd mīļāko cilvēku pasaulē Žagaru, tad šis ir tāds politkorekti pareizs variants, kas nav nepareizs. Jā, es turklāt piekrītu arī no tam, ka tiem procentiem, ko tu teici, tas, ko bez Artūra nebūtu, to jau viss atzina. Bez Artūra Šilova. Ja Artūra gads bez Šilova nebūtu, tā kā tur nav slikti mums tie varianti. Mums labi sanākuši. Nu, tad cerēsim, ka futbolā arī kāds Artūrs būs. Nav? Tūmā pie Artūra. Zivzins, bet viņš nav melnajā sarakstā. Tā tad mums vēl lai izkļūst, lai nomaina krāsas sarakstam. Jā. Nu, ko mēs esam nosaukuši? Izrunājuši florbalu, kas bija galvenais, nosaukuši labākos un sapratuši, ka neiet tik labi futbolā, bet... Vajadzēja veselu raidījumu, lai saprastu. Vajadzēja gudri cilvēku parunāties, lai pārliecinātos vienkārši. Bet, jā, paldies, ka atnāci. Paldies, ka atnāci. Ļoti interesanti. Varbūt mēs bijām 3 čīkstētāji pesimisti par to, kas notiks tālāk, bet cerēsim, ka nākamreiz, kad mēs pie šie galda sēdēsim, liksim tādus topus un 3-nieks un 6-nieks. Un vispār jau tur būs gan futbola džeku uzvārdi, gan futbola komandas panākumi, gan futbola treneris pretendēs uz labāko gadu. Cerība mirst pēdējā. Paldies, paldies, ka pasaucāt. Paldies, ka klausījāties, paldies, ka skatījāties. Tiekamies pēc nedēļas. Vai tu zini to sajūtu? Tā ir uzvara, un uzvara sākas ar drosmi. Ienāc Betsafe un sajūti uzvaras garšu.